cik nu es zinu, tas šis laikam ir pēdējais normālais benzīna motors Volkswagen Audi grupā. Nu, es nerunāju par kaut kādiem 3 litru benzīniem, bet tieši šis tai saucamai budžeta klasē autiņiem, kas nāca, nu, normāls bez FSI, parastām sprauslām ar parastu visu pārējo. Arī pats bloks, nu, pats tā mehāniskā daļa ļoti. Es domāju, viņš, nu, 500 000 iet bez problēmām. Jo viņam ir normāls čuguna bloks, tur normāla galva, bez kaut kādiem vārstu griezējiem, fāzu griezējiem, nekā te nav. Ir parasts benzīnas sprauslas, un viņi kaut kā vēl spēja šo motoru iedabūt 5. Golfos, Octaviās, Škodās, kaut kādos vēl tur tajos autiņos, kas nāk, nu, principā paralēli A3 Auģikā, 2. paudzē viņi nāk iekšā. Pēc tam jau, jā, šī te prieka beidzās un visi motori ar FSI, ar augstspiedienu sprauslām, ar augstspiedienu sūkni, ar visām šīm te elektronikas padarīšanām, ar aizaugušiem ieplūdes kolektoriem, ne, bet kanāliem galvās, ar visu to murgu, kas tur nāk. Godīgi sakot, es nezinu, vai tad jau, nu, ja jāizvēlas starp FSI un dīzeli, es teiktu kaut kādā izmaksu ziņā, ka man liekas, ka, teiksim, tā remonti debīli ir vienam, ir otram, tā kā, principā, tajā brīdī tad es laikam gandrīz vai izvēlētos labāk dīzeli, tur vismaz kaut kāda ekonomija degvielas. Bet, jā, nu, varbūt kāds var palabot, bet man gribās domāt, ka šis ir pēdējais motors. Varbūt kaut kāda tur turbo vēl nāca ilgāk, bet man liekas, ka nē, ka šis ir reāli kaut kāds, nu, viņu līdz 12. gadam šķiet lika iekšā. Nekāds jaudīgais viņš nav, protams, tādai Škodē lielai, viņš tur pa švaku, bet, nu, tādam Golfam viņš tieši laikā.